Latvijas Dolomīta toņi jūsu birojā vai mājā. Teicamas kvalitātes rūpnieciski ražots apdars materiāls firmā Daugavas akmeņi. Rīgā, Tumes ielā 5, telefons 9212 918. Растяни удовольствие, продли подписку. Что значит вхождение в перестройку? Просто для меня началось значительно раньше. Man liekas, ka sākums bija Brežņeva nāve, kad sāka viss mainīties. Viņš manā uztverē kaut kad 85. gadā sākās. Ja agrāk jau. Tad es pirmo reizi ieraudzīju, ka tur cilvēki ar sarkaniem karogiem soļo pa ielām. Es biju šausmīgi sajūsmināts. Tas bija 86. sākās, man liekas, perestroika. Pēdējā kursā sākās perestroika. Pārkārtošanās. Я все время думала о семантике этого слова «перестройка». Я думала, что такое перестройка, от какого это слова. То ли строить, перестраивать, да, то ли перестраиваться. То есть вот люди идут рядами, а потом вдруг они меняют порядок. Man perestroika sākās 85. gadā, tad, kad Jānīts piedzima. Tas ir mans mazbērns. Es atceros gan to notikumu, beidzot. Man bija kaut kur 18 gadu, un es biju salauzis savu kaklu pāris vietās. Šo to mēs zinājām par Gorbačovu. It sevišķi mēs zinājām par viņu pēc tam, ka viņš apmeklē Londonu. Viņš tur ir ticies ar Margaretu Tečeru.
Un Margarita Tečere toreiz pa viņu atsaucās, kad ar šo cilvēku, vai ne, kā viņa teica, make business, jā. Es vienmēr domāju tā, ak Dievs, kā tas Gorbačovs tik atklāt, kur iet, kā tik viņu nenošauja. Kāds no malas, kā tik viņš pastāvē. Bija man personīgi, bija tā, un nevis man personīgi, arī apkārt, ar kuriem es strādāju kopā. 68. gads vakar, starp citu, Vudstoku noskatījos. Vispār perestroika pret Vudstoku var iet uz attēju galīgi, jā. Nu, kā es to redzu, jā. Pateicoties perestroikai, faktiski pasauli изменилась. Муж мой сейчас живет в Америке, зовет меня, устроился там неплохо. Вот. И я уже, наверное, склоняюсь к тому, что, наверное, надо ехать. Хотя бы из-за детей. Un es esmu ļoti laimīga, ka es tagad varu atgriezties Latvijā. Vismaz it kā bāziski šo zemi drīkst tagad uzskatīt par savu dzīves vietu. Jo es domāju, es nevis es domāju, bet es esmu pārliecināta, ka Latvija ir visbagātākā un vislabākā vieta un visdrošākā vieta uz zemes mūsu laikmetā. Nu, man bija laiks, ja, teiksim, gadus pāris atpakaļ, ka es noteikti gribēju braukt prom un likās, ka tev vispār nav ko iesākt. Pēc kam tad vārīties savā solā, bet tagad es sāku domāt, ka man tieši varbūt šeit būtu visvairāk kā darīt. Kopš perestroikas man vairs nebija neviena atvaļinājuma. Tas jēdziens vairs neeksistē priekš maniem. Ja? Man ir visu laiku jābūt stiprākam ar vienu vispārībā. Ja? Ja tad es varēju atļauties, zināmā veidā, tādu, kā saka, neko nedarīšanas prieku. Ja? Tad šobrīd man ir vien vairāk jāsavācās, saprot, vai ne, ja? Lai es neiznīktu. Ja? Ir jau atļauts katram censties, katram darboties. Tā jau ir laba lieta. Tā ir laba lieta. Bet ir padomā par to, ja? Mēs jau nevaram visu pasauli apstādināt, ja? Mēs varam sevi apstādināt, bet пасал, мы не можем обставить. У меня такое ощущение, что все-таки настоящая жизнь где-то творится в других местах. Она творится не извне, не снаружи, а внутри, да, внутри нас самих. Es nekad neesmu saistījis savu teiksim, radošo darbību ar kaut kādām sabiedriskām aktivitātēm. Tā ir pilnīgi man personiska lieta. Es negribu atspoguļot to, kas notiek, kas riņķī. Un tādi cilvēki ir, ka viņi grib būt ārpus politika. Vai ne? Bet cik tas ir labi, cik tas ir slikti, par to es negribu runāt. Bet neviens savā būtībā nevar izvairīties no politikas. Jo politika ir tā mūsu dzīve. Un patīk, ja nepatīk, tas tā ir. Nu, bet tur jau tā nelaime, tu saproti, mēs neesam patrioti nemaz. It sevišķi visi jauni cilvēki. Mēs neesam patrioti. Man pašam tāpat kā visiem citiem vajadzēja šķirties no ļoti daudzam ilūzijām, ja, par šiem gadiem. Cilvēkam vienkārši ir jābūt tādam brīvam un tā, bet daudz cilvēku, man liekas, iekšēji brīvi nav. Bet tā iekšējā brīvība ir tā, kuras visvairāk zina cilvēkiem, manuprāt, pietrūkst tomēr. Vienmēr ir pietrūkst un pietrūkst joprojām. Un vienīgais gandarījums man ir palikusi šī te man dvēseles dzīve, ja, kur, ja es protu, ja man izdodas to realizēt un piepildīt, tad man tas dod gandarījumu. Un es pat teiktu, ka pat reizēm pietiek ar 1-2 cilvēkiem, ja, kas saprot, ko tu dari un kāpēc. Un tad tas jau ir gandarījums. Tāpēc vislabākais ir tas meklējuma process, ka tu meklēji kaut ko savā dzīvē. Dzīve pat ir māksla daudz lielākā mērā, jo māksla tikai attēlo to, kas ir dzīve. Jā, tas ir būtiski. Māksla tikai attēlo to, kas ir dzīve. Dzīve ir daudz foršāka vispārībā. Я бы не придавал такого большого значения вот этому понятию перестройка, что изменилось.
Ничего не изменилось. Человек рождается, человек умирает, человек живет своей полнокровной жизнью, создает семью. Вот самое главное в этом понятии. А все остальное это придаток, это ну, просто необходимость. И я думаю, что это неправильно, что мы все время акцентируем на этом понятии система государственности, система власти. Это само собой разумеющееся. А вот как личность, духовная суть человека проявляется вот в это время, вот самое значительное. Latvietim jau nevajag daudz, savu māju, pašam savu sētu, un lai tad, kad tālu aiziet viņš, viņa domās gaiši pieminētu. Внешне переменились трамваи, мерседесы и прочее. Но души остались старыми, и очень многие то, что у него в душе, прячут за внешней оболочкой. Будь это оболочка Мерседес или норковая шубка, это оболочка. Mans dēls te grib palikt. Viņš laikam ir vairāk latvietis, kā es esmu pats. Viņš saka, viņš ir latvietis pilnīgi. Un es esmu tulks, kamēr viņš iemācīsies latviski. Un ja viņš grib būt pilsonis, jā, nu, es nezinu pareizi gramatiku, jā, tā labi, jā. Ja viņš grib tā, viņš var Nu, esam jau mēs jocīgi, bet kā tad, lai viņi tur uz ielas zina, ka mēs esam mazliet savādāki, ja mēs nebūsim jocīgi? Нужда заставила меня. Кормилица мать мне здесь и приняла. Иначе некуда деваться. И здесь и дом, и стол для нищих нас, для всех. Так извините, что поделаешь сейчас, тем более в этот перебой.
Nē, nu ko? Kur ir, jā, es vispār gribētu teikt, kur ir mīlestība pret darbu, jā, bet nu, arī pret cilvēkiem acīm redzot. Kur vienkārši valdā kaut kādā mīlestība. Es ceru, ka tas ir izstārojums. Un tas ir ļoti svarīgi. Ka vietas, kur notiek vienkārši kaut kas labs, jā. Un es ceru, ka beidzot šī lieta sāks iekustēties. Citādi ar nevienu normālu valsts mums nerunās. Bet arhīva tā ir ļoti nopietna lieta, un es domāju, ka tā ir katras nācijas lepnums. Dalību. Apsveic jūs valsts svētkos! Dievs svētī Latviju! Kas tas ir un kam? Visur, kur es eju, visu, ko es redzu, visu, ko es žēloju, viss ir mana dzīve, mana vide, mana vaina, jo viss no ādas līdz saulei esmu es. Желание принадлежать какой-то стране, его уже нет. То есть оно есть, когда есть старое воспитание, да? Вот. И к этому больше стремятся, наверное, люди пожилые, которые привыкли к этому. И сейчас они хотят прибиться к какой-то стране, чтобы быть ее гражданами. А люди молодые, как правило, там X поколения и так далее, им не надо вообще иметь документы. Это у них нет уже в крови вот этой нужды. Их это не волнует, им достаточно быть гражданами мира, и они счастливы, им этого не нужно просто. Ar vienām 24 stundām ir diezgan grūti mainīt kaut ko sabiedrībā. Kāda dzirdīga auss būs atrast. Teātra ideja faktiski pati galvenā bija zināmā mērā neatkarīgs teātris. Neatkarīgs no ļoti daudz kā, ne no kā nav atkarīgs. Es domāju, tas būs arī šī teātra fenomens, ka lielākā, mazākā mērā tomēr tas paliks neatkarīgais teātris, jā, netradicionāli. Es varu trakot tautas dejām, es varu trakot flamenko. Un es teikšu, ka tas kaifs būs diezgan līdzvērtīgs.
Vi har hållit på hela dagen nu och blandat den här färgen och alla är oense om hur en kommunistisk röd färg ser ut. Och vi har kommit underfund med att en kommunistisk röd färg den är så obestämbar så vi ska blanda den mellan rött och orange och göra en lite flammig däremellan. Vi kan inte komma fram till vad den är så det är någon slags minnesbild som inte går att uppfylla tror jag. It's not very good. Nav forši. Neuztraucies, vēl ne pa vienu interviju es vēl neesmu bijis apmierināts. Bet jūtusies nekad neesmu kā Spānija. Nekad. Nekad. Neviens nekad nekā nezina. Sveiki, Latvia. Hi, I'm Jennifer Rush, and you're watching Panorama. Privet, Latvia. I'm Jennifer Rush, and you're watching Novosti. Hi, this is Jennifer Rush, and you're watching LNT Musica Zinjas. Hi, this is Jennifer Rush, and you're listening to Radio Ultraveras. He didn't like that at all. Почему ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, наверное, для того, чтобы чувствовать себя живым, незряшным. Чтобы делать что-то, что могу, как я думаю, делать. No sākuma es domāju, ka visi ir grūti. Nu. Grūti pierādi ar cita kultūra. Tiešām te viss bija savādāk. Nu. Un visiem cilvēks mums biedē. Nu. Te ir augsts, šausmīgi augsts. Nākošais gadi būs -40 noteikti. Nu, tā. Mehiko visu laiku ir tā, ka vasarā, nu, karakteri arī mainās. Tā ir mana dzīve. Es izmantoju internetu savā ikdienā. Katru rītu es ieslēdzu kompjūteru, vienlaicīgi ar kafijas automātu iedarbināšanu. Tad es pieslēdzos internetam un tīklā izlasu rīta avīzi. Kur vienkārši internetā aiziet internetā satikties viens ar otru, ja? Viņi varbūt nekad dzīvē nav redzējušies, ja? Teiksim, izmantot šo telpu kā tādu sociālu vietu, tādu iesmīgi skatu. Bet īstenībā internets tiek izmantots, un e-mails tiek izmantots, lai mēs noorganizētu jaunu tikšanos. You don't know what it means to be lonely too. Konnichiwa, boku wa Alyoshi desu. Boku wa Riga ni sundeimasu. Boku wa to haha to chichi to obasan to jison to ushigaimasu. Es pateicu, ka mani sauc Aljoša, ka es dzīvoju Rīgā un ka man ir viss māma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš un koks. Laukos, jā. Starp citu, man tagad nesen ienāca prātā tāda līdzība, ja, par Bābeles torni. Atcerieties, kā tur bija tām valodām, tur viss to izdalīja pa valodām, ja? Varbūt Latvija tieši tā vieta, kur tās valodas savāc kopā. Людям трудно понять друг друга, потому что они стараются понять себя с материальной платформы.
они не смотрят с позиции чистого, с позиции абсолюта, с позиции абсолютного существования. Они смотрят, отождествляют себя с каким-то телом. Вот он индус, а я американец, а он русский. И между нами существует разница. На самом деле разницы нет. Когда встает солнце, мы же не говорим: о, нет, это японское солнце. Мы разные, у нас разные языки, мы по-разному называем Бога. Мы по-разному практикуем науку о Боге. Но сознание у нас одно и то же. Paliks tālu aiz mums, paliks tālu aiz mums, paliks tālu aiz mums, nesaprast vārds. Nākamā piesture – Dzirnavu iela. Pilsētas Lombards, Vāgnera ielā 14, jums piedāvā sekojušas pakalpojumus. Varbūt tādā veidā to vajag pateikt. Nu jā, mēs tomēr dzīvojam diezgan raibā sabiedrībā.